Sveicināti godātie mediju pārstāvji. Ir noslēgusies mums regulārā tikšanās ar Kulberga kungu, ar ministru prezidentu. Mēs neapšaubām šodien, kā jūs redzat, arī pārunājām diezgan plašu jautājumu loku, bet faktiski divas galvenās tēmas, protams, bija tās pašas būtiskākās. Pirmā tēma – vētras saku novēršana, darbi, kas būtu darāmi, lai uzlabotu mūsu valsts krīzes vadības sistēmu, lai tās gūtās mācības, kas tagad ir skaidri redzams mums visiem, iedzīvotājiem, pašvaldībām, valsts pārvaldē, krīzes dienestiem, lai šīs gūtās mācības attiecīgi pēc iespējas ātrāk tiktu ieviestas. Es nodevu ministru prezidentam tādu vienlapi ar tām lietām, kas, manuprāt, ir būtiski darāmas pēc savām vizītēm gan Jēkabpils novadā, gan atbildīgo dienestu komandpunktos. Es par tām esmu izteicies laika ekonomijas ietvaros. Es nevēlētos šobrīd varbūt vēlreiz atkārtot to, ko es teicu vakar un aizvakar. Un, protams, ka arī šie mani priekšlikumi tiks apkopoti attiecīgi un skatīti valdības sēdē noteiktajos termiņos. Un es ceru, ka vairākas lietas tiks saulaicīgi un ātri īstenots. Tam neapšaubāmi es arī sekošu līdzi. Otra lieta, ko mēs pārunājām, protams, bija arī ministra prezidenta vizīte Ukrainā. Tās sarunas un tie iespaidi, kas ministra prezidentam ir, arī sadarbība ar Ukrainu militāra-tehniskajā jomā. Mēs pārunājām arī tālākos soļus, kas mūsu valstī būtu šajā kontekstā darām. Protams, arī pieskārāmies, jo vētra laikam tas lielais pūtiens ir nedaudz aizslaucījis nemazāk lielu problēmu CSDD skandālu. Nekas nekur nav pazudis. Tā lietai mēs sekojam līdzi, un tur vēl ir daudz darāmas lietas. Es gribētu arī noslēgt savu īso uzrunu, dodot vārdu ministru prezidentam ar to, ka, kā jūs visi zinat, mums šodien ir sasniegusi skumja ziņa par to, ka Ukrainā ir kritis 4. Latvijas brīvprātīgais Vitālijs Šampiņš. Diemžēl šis karš ņem daudz ukraiņu, daudz brīvprātīgo, tostarp arī latviešu brīvprātīgo dzīvības. Un, protams, ka es gribētu izteikt visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem tuviniekiem, varoņu tuviniekiem šajā ļoti skumjajā mirklī. Kā mēs redzam, Krievija nevēlas apstāties, Krievija turpina savu kara darbību. Mēs redzam, ka karš Ukrainā jau ir ilgs vairāk nekā 4,5 gadus. Un, diemžēl mēs neredzam tam ne galu, ne malas. Un tiešām viss tas atbalsts, viss tas, ko Latvijas sabiedrība, Latvijas cilvēki jebkādā veidā dod Ukraiņiem, kā man arī teica ministrs prezidents Ukrainā, tiek ļoti, ļoti augsts novērtēts. Arī pati tā traģiskākā ziņa, tā atbalsojās gan šeit Latvijā, gan arī pašā Ukrainā. Paldies, es došu vārdu Kulberga kungam, un tad mēs būsim gatavi atbildēt uz jautājumiem. Centīsimies maksimāli īsi gan norunāt, gan arī atbildēt maksimāli īsi uz jautājumiem, jo mums atkal tikšanās nedaudz ilga. Labdien, mediju pārstāvju sabiedrību un skatītāji. Ļoti svaigi lieli iespaidi no Ukrainas. Par tiem mums arī bija ilgāka saruna, bet pirmais es tiešām gribu izteikt līdzjūtību mūsu brīvprātīgajam Vitālijam Šampiņam. Es biju pats personīgi sestdien noliku ziedus pie ļoti skaistā, zīmīgā memoriāla, kur 26 valstu, jau 26 valstu brīvprātīgie ir krituši šajā nežēlīgajā karā. Šis ir otrais Vitālijs. Mums ir Vitālijs Smirnovs un Maksims Čugunovs. Es viņu plāksnīcas redzēju, par viņiem aizlikt domas, noliku arī ziedus. Un, tā ir drosme, ka mūsu tautieši iet personīgi ar palīgā un to ļoti augstu novērtē. Es redzēju, kāda attieksme ir militāru personām, valsts politiķiem, sabiedrībai Latviju. Mēs esam kā tas plecs, uz kuru var paļauties, un Ukraiņi ir līdz pilnībā atbalstoši un tiešām mūs augstu novērtē mūsu sabiedrības atbalstu
gan pašās pirmajās dienās, gan arī šodien tie grūtie mirkļi ir daudz. Viņi arī jūt un redz, cik daudzās citās Eiropas valstīs jau tāds iezogas, tāds nogurums. Es pateicu, ka mūsu sabiedrībā šī noguruma nav. Šis atbalsts ir visur. Tāpēc, gribēju pārnesoties uz priekšu, protams, krīze, šī vētra, no tās izdarītie secinājumi arī prezidenta kungam bija ļoti konkrēti piemēri, kur braucot, apbraukājot gan dienestus, gan arī pašvaldības ir atzinumi. Es domāju, ka pats svarīgākais, kas ir jāzina, 4. septembrī ir sasaukta risinājuma sēde, es uzsveru risinājumu. Nevis kārtējā darba grupa, nevis kārtējā parunāšanās, viedokļu apkopošana, ne. Mums jābūt lēmumiem, risinājumiem, pietiek sēdēt un domāt, mums ir jārīkojas. Mums ir ļoti skaidri elementi, kur ir gan arī no Ukrainas. Es personīgi biju viņu krīzes vadības centrā. Personīgi redzēju, kā viņiem šāda vētra ir katru dienu. Mums tas bija, paldies Dievam, notikums vasarā. Tas bija brīdinājums, ka mums lietas nav līdz galam kārtībā. Mēs no tām varam ātri mācīties. Ukraiņiem šī pasēdēšana, parunāšana nozīmē reālas zaudētas dzīvības, zaudētas laiks un resursi. Un viņi tiek galā. Mums pats galvenā problēma šī krīzes, izsvarot šo situāciju, mēs skaidri un gaiši redzam. Totāls trūkums komunikācijā starp dienestiem. Katram dienestam ir sava sistēma. Mums pat ir uzbūvētas šīs jaunās ēkas, kur gan ir medicīna, vukts, tātad ugunsdzēsēji un arī policija vienā ēkā, bet viņiem ir katram savu sistēmu un sistēmas nav sajūgtas kopā. Es redzēju, kā šīs sistēmas sajūgtas ir kopā tur. Vadības centrā ar lielu ekrānu, uz ekrāna, līdz pat pēdējiem. Viņi redz pat kameru. Viņi pat redz kameru, kur šobrīd atrodas gan ugunsdzēsēji, atrodas mediķi, kur atrodas policisti, kur atrodas glābēji. Un arī pat līdz tam, ka komunālie dienesti, gāzes dienests un siltums ūdens un tā tālāk. Viņiem ir katru dienu šis apdraudējums un jābūt šim resursam pieejamam. Kā šis resurs izmanto savā starpā, gan ģenerators, gan arī cilvēku rokas, tas tiek darīts. Un tas viss notiek vēl militārajā vadības centrā. Tātad militāra personas redz, kā mieru darboties, un vēl arī militāra personas var nākt palīdzi. Sistēma strādā, viņi ir gatavi pavēlēt mums nodrošināt šādu centrālo risinājumu, tāpēc, ka mēs esam devuši tik lielu atbalstu Ukrainai. Mēs vienkārši nevajag vēl spēt izdomāt no jauna. Ņemam, liekam, un tā ir mūsu galvenā top problēma. Mums neienāk informācija vienotā centrā un nav iespēja pieņemt lēmumus. Tur klibo krīzes vadības centrs. Krīzes vadības centram nav pat informācija, kas ienāk, kur nu vēl informācija, kas aiziet. Te ir jābūt tam, kas horizontāli var šos visus dienestus salāgot un arī nonākam nākošā problēmā apziņošanā. Es pilnībā un prezidenta kungam pievienojos, mūsu spēja informēt sabiedrību bija zem kādas kritikas. Šeit jau jāuzņemās atbildība daudziem, bet visu pirms sakari. Sakari tie, kas tracināja sabiedrību visvairāk. Elektrību mēs varam pieciest vasarā, tomēr tā nav tik kritiska, lai gan atsevišķās vietās ir, bet sakari ir tas, kas nedrīkst mūs pievilt. Mums tehnoloģijas ir pieejams. Mums vajag nodrošināt, ka tas viss vienotā sistēmā strādā. Un tāpēc es aicinu 4. septembrī nevis kādam dot par vainīgo padarīt. Nē, mums vienkārši jāsliek galvas kopā. Mums ir vajadzīgs sakari, tātad mobilo operatori. Mums ir vajadzīgs Latvijas sabiedriskais mēdījis arī. Ja mēs visus mācām 72 stundu somā jābūt iekšējā radio ar baterijām, tad tajam radio būtu jābūt, ja sakari nestrādā, pašam galvenā apziņotājiem, kas notiek valstī, kur vērsties, ja ir problēma, un situācijas informētība katru stundu, katru minūti. Mums ir vajadzīgs enerģetikas. Es redzu šeit jautājumu, kur ir jāveic labojumi, kāpēc mums tik daudz augstsprieguma tīkla līnijas sagāzās. Tad acīm redzot, mums ir kaut kāda problēma ar to, ka koki ir par tuvu, un tiem bija iespēja uzkrist, kas tālāk ķēdītas reakcijā noved pie tā, ka ir tik daudz mājsaimniecības sadales tīklā. 208,000 atslēgts. Es šeit gribu uzteikt vienu labu piemēru. Mums nevajag visu laiku par negatīvo runāt. Es gribu pateikt, ka Līga Kurevs, kā valsts sekretāra Kēmā, bija uzdevuma augstākos augstumos, un to dzirdēju ne tikai es, bet arī prezidenta kungs. Es gribu pateikt Līgai personīgi paldies. Tiešām viņa bija īstais krīzes vadības centrs.
Viņa koordinēja augstrējumu tīklus, sadales tīklus un dienestus vienkops visu nedēļas nogalu. Mēs dēļ viņas panācām arī to, ka mēs tik ātri no 28,000 esam šodien no rīta bija 10,500. Iedomājieties, ja jums uz galda ir 2000 pārauti kabeļi vai 2000 bojājumi. Jums ir vajadzīgs resurss, kas ir spējīgs ar to tik galā. Bet šeit arī jautājums uz galda ir. Vai ir prātīgi, ka mums ir atdalīts augstsprieguma tīkli no sadales tīkliem, kuros abos ir dienesti, abos ir sistēmas, un viens no otra ir atkarīgs? Varbūt var apvienojot panākt labāku rezultātu. Mums ir privātais sektors. Mācījos no Ukrainas. Ļoti labs piemērs ir no Ukrainas. Ukrainā mums visiem drošības dienestiem, ne tikai glābējiem, mediķiem, ir vajadzīgs degviela. Ukrainā šī degviela ir jānodrošina krīzes apstākļos. Ja uzņēmums nodrošina un ir kontrakts ar valsti, tad viņam ir jābūt arī krīzes situācijai būt spējīgam to nodrošināt. Tātad aprīkotam ar ģeneratoru, aprīkotam ar spēju norēķināties, tam visam jābūt ir klātsošam. Šeit ir ar privāto sektoru mums ir DUS, aptiekas, pārtiku jārunā. Arī slimnīcas. Šeit jāpasaka, ka slimnīcas nostrādāja. Hosam kungs bija līdzi Ukrainā, es no Ukrainas limitēti bija sakari vispār komunicēt, apzinoties, kāda tur ir iedarbība uz mobiliem telefoniem. Un vispār tāpēc man spēja no turienes vadīt lietas bija limitēta. Bet viena lieta, kur mēs arī labi nostrādājam, slimnīcām ģeneratori strādā. Bija vienīgais tehnisks incidents Jēkabpilī, bet tas bija tehnisks jautājums, bet pārsvarā visur nevienā vietā slimnīcas nebija bez elektrības. Tā bija labā ziņa. Protams, ka mūsu aprūpes centri, kā mēs izrunājam, tie gan ir skaita ziņā kļuvuši vairāk, un tur ir problēma. Un pašvaldības aicināsim klāt. Tā kā būs 4. septembrī sēde, kurā pieņemsim lēmumus, lai nebūtu ziemā mums šāda situācija. Un mēs izrunājam arī ar to, kas Ukrainā pieredze tieši militārā jomā, aizsardzības jomā. Mums drona, ja atceraties, jūnijā noslēdzām ar Zelensku kungu un Ukraina drona līgumu. Tas bija žests, kurā mēs apņemamies savstarpēji sadarboties, tad šodien varu pateikt, mums ir praktisks tālāks solis, vēl pat nepējot 100 dienām. Mums ir risinājums par to, ka mēs iegādājamies mums iztrūkstošās tehniskās aprīkojuma lietas, lai mūsu gaisu aizsargātu vislabāk tā, kā to Ukraiņi spēja izdarīt, tātad no viņiem. Tur zaļā gaisma ir no Zelenska kunga nepieciešama bija, lai šīs aprīkojumi mēs drīkstam saņemt un Ukraiņi drīkst mums pārdot. Numur 2, mums ir konkrēti jau 4 uzņēmumi, ar kuriem būtu militārā kopražošana Latvijā ar mūsu industriju. Tas ir jāpanāk līdz gada beigām, tur arī ir zaļā gaisma. Un 3. ir tas, ka mūsu Latvijas uzņēmumi, 12 mūsu militārās ražošanas uzņēmumi ir ielikti sarakstā šobrīd kā saraksts, kur var militārie spēki Ukrainā iegādāties arī mūsu ražotāji. Tas bija svarīgi tur iekļūt, savādāk, ja tur neiekļūst, šīs sadarbība nenotiek. Un var arī testēt. Tā kā šeit ir praktiskie soļi jau, es domāju, mums apusē ļoti izdevīgi tālāk gan Ukrainas, gan Latvijas sadarbība mūsu militāro spēju uzlabošanā. Tas arī būs ekonomiskais atspēds, tas būs darba vietas, tas būs nodokļi, tas būs eksporta spējas, un tam visam mums ir jābūt arī labumam. Bija arī ļoti interesanti apmeklēt Ukrainas, un es arī padalījos ar pieredzi ar prezidentu, kā mums jāmaina domāšana, lai mēs nodrošinātu savas aizsardzības spējas tādā līmenī, kā viņi ir to spēju izdarīt. Mums ir jāmācās no viņiem, un viņi to kara apstākļi mainās ik pēc mēneša. Tā kā teicu, tā kā es redzēju arī uz dzīvē tur, es reiz biju pats komandas centrā, fiziski redzēju, ko nozīmē no Kijevas vadīt dronus. Dronu operatoru aizsargāja Odesu, aizsargāja Harkivu, un ko nozīmē, ja ienāk šahet drons jau ar reaktīvo dzinēju aprīkots. Kāds resurss ir jāpielieto, lai apturētu šādu jaunu modernizāciju, kas ir ienākusi tur. Man bija ļoti interesanti redzēt, ka mūsu šie eksperti Meļņa kunga uzdevumā bija sagatavojuši prezentāciju, ko viņi darītu, ja viņi būtu Latvija. Pie Latvijas robežas situācijas, pie Latvijas šīs aizsardzības spējām, kas būtu viņu priekšlikums Latvijai. Viņi skaidri mums pateica cilvēku resursu, militāru aprīkojumu, radaru aprīkojumu, dronu operatoru jautājums, visu, cik tas arī maksā. Vienības, cilvēku skaits un cik tas izmaksā.
ja viņi to darītu. Un kāds būtu? Šis bija labs piemērs, un tas piemērs dod daudz ko padomāt par mūsu gatavību. Un es domāju, ka mums šī jautājumā tuvi jāsadarbojas ar Ukraiņiem, un viņi ir gatavi mums palīdzēt tieši tāpēc, ka mēs palīdzam Ukrainai viņu kritiskajā situācijā. Paldies! Arons Eglītis no Ziņu aģentūras Bloomberg jautājums valsts prezidentam. CIP direktors lidoja savu Rīgu uz Maskavu. Vai viņa bija kādas tikšanās ar Latvijas amatpersonām? Un ja tā, vai viņš atvēd līdzi kādu vēstījumu? Vai jums ir kāda informācija par vizītes Maskavā mērķiem? Mums ir ļoti laba un cieša sadarbība ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem, gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tas ir nepieciešams. Šis bija tas gadījums. Mūsu sadarbība gan diplomātiskajā, gan izlūkdienestu līmenī ir ļoti cieša, bet jebkādus komentārus par šo vizīti sniegs mūsu amerikāņu sabiedrotie tajā apjomā un tajā pieļaujamībā, kādu viņi paši uzskatīs par vajadzīgu. Nekādu citu komentāru neviena no Latvijas ministrijām vai valsts iestādēm šobrīd tālāk nesniegs. Tomas Zīgols, 360 ziņas jautājums gan prezidentam, gan premjeram par vētru. Daudz runāts par tehniskiem uzlabojumiem, kas mums jāveic, bet, piemēram, viena lieta, kas notika, bija kritiskie bankomāti. Mums ir šāda sistēma. Pie daudziem no viņiem nevarējām nokļūt, tāpēc, ka nav elektrības. Izrādās, ka šie bankomāti ir veikalos, un veikalos nevar iet, jo nav elektrības. Vai šī situācija neatspoguļo to, ka mums vispār tādā filozofiskā domāšanas ziņā ir milzīga problēma šajos jautājumos? Paldies! Es domāju, ka viena no mūsu problēmām ir nevis filozofēšana, psiholoģija vai mentalitāte. Viena no mūsu problēmām ir, ka mēs uzrakstām plānus, mēs izdomājam kaut kādus rīcības algoritmus, mēs izdomājam, kā tas varētu būt. Mēs aizmirstam vienkārši to notestēt mācībās. Un tad pienāk viena liela vētra, kas arī ir faktiski, es teiktu, šobrīd, kā daudzi kolēģi ir izteikušies mācības stundu, kurā mēs secinām, ka kaut kas nostrādāja, bet liela daļa kaut kāda lieta nenostrādāja. Un man liekas, tā ir vēl viena lieta, ko pilnīgi noteikti būtu vērts ņemt vērā arī tad, kad ir rīcības sēde. Tad, kad mēs runājam par plāniem, algoritmiem, uzrakstām, it kā viss izskatās uz papīra skaisti, ka mēs arī regulāri notestējam 2 iemeslu dēļ. Pirmais ir jāsaprot, vai tas vispār strādā, un otrais jāsaprot, kas notiek tādā gadījumā, ja, piemēram, kāds no šīs plāna vai algoritma ķēdes posmiem neierodās darbā, nenostrādā. Jo tad uzreiz rodās situācija, kura varbūt nav aprakstīta, bet uz kuru ir jānostrādā. Tā kā es teiktu, manuprāt, ka ir daudzi bijuši pieņēmumi, kuri nav notestēti mācībās un kur noteikti gan civilās aizsardzības, gan militārā jomā būtu jāpiemēro arī regulārs mācību un treniņu process. Jo, būsim godīgi, šī mācība var aizmirsties pēc 1,5–2 gadiem, tāpēc vienkārši, ka mēs atkal pieradīsim, ja mēs regulāri arī ne tikai rakstīsim plāns, bet arī pārbaudīsim viņus praktiski mācībās, tad tas rezultāts būs cits. Tā arī ir viena no mācībām, kā lai saka, ko ņemt vērā. Pilnībā pievienojos. Te precīzi pateicu to, Ukraiņus testē katru dienu. Viņiem katru dienu ir pārbaudas, strādā sistēmas vai nestrādā. Mēs bieži vien ieviešam dokumentus, ieviešam visu un paļaujamies, ka tas notiks. Šīs nērtības, ja kādam visu laiku jādzird skaņas signāli vai kādam pazūd elektrība, es domāju, ka tas ir biežāk jāizdara vienkārši šī testa režīmā, lai saprastu, strādā uzrakstītāja plāna vai nestrādā. Uzrakstīta plāna mums ir ļoti labi, pat vairākas versijas viņiem. Fiziski ir jātestē, un ja vadība netestēs, tālākie padotie arī viņu netestēs, un mēs nekad nezināsim. Varbūt viens pozitīvs ziņa no šīs krīzes, kas bija šī kā dabas stihija, varbūt mūsu demogrāfija uzlabosies. Bet es negribētu, ka mēs ziemā ieejam ar testu, kas ziemā mēs pārbaudām, ko nozīmē, ja ir atslēgta elektrība, nav siltums un nestrādā, kā jau viss mums ir apgāde ir uz elektrību. Tāpēc ir nepieciešams testēt un regulāri to darīt. Un, tikai tad mēs uzzināsim, vai mums viss strādā.
Sveicināti, Baiba Krastiņa no aģentūras Leta. Man būs jautājums gan Kulbera kungam, gan arī prezidentam. Arī par vētru. Prezidents pieminēja jau viņuprāt darāmo darbu sarakstu, ko vajadzētu šajā ziņā. Tas vakar arī relīzē tika izplatīts. Kā nodrošināsiet, varbūt abas puses, ka šie uzdevumi tiks izpildīti? Varbūt prezidents pats ies ar kādiem likuma grozījumiem uz Saeimu, un varbūt kuri būs tie izaicinošākie darbi, kurus varbūt varētu būt kaut kādas grūtības nodrošināt. Un nedaudz arī izrietot no tā, ko premjeras teica, ka Kurevskas kundze bija īstais krīzes vadības centrs, tad kāda tad jēga mums ir no tā pašreizējā krīzes vadības centra, jo Kurevskas kundze acīm redzot darīja visas lietas šajā vētrā. Paldies! Jā, jūs pareizi pateicāt. Es domāju, ka nav izdarītas lietas līdz galam. Mums ir iedoti nauda, iedoti papīri sarakstīti, ka viņam ir jābūt. Bet šeit jau galvenais jautājums, vai iedot ir šī vara un ir pārējiem jārespektē arī. Krīzes vadības centrs ir tikai tad būs strādājuši, ka viņam būs sava istaba, tā kā es redzēju Ukrainā, ka tev ir ekrāni, tev ir pieslēgti dienesti un ka tu drīksti un vari viņus vadīt krīzes apstākļos. Šobrīd mums nav ne šādas istabas, ne arī nav šie signāli. Iedomājieties krīzes vadības centru un jūs esat tur vadītājs, kam nepienāk nekāda informācija un kas īsti, kam nav arī kanāli to sniegt. Tas nav īsti krīzes vadības centrs. Tur ir jāveic pārmaiņas, un tās pārmaiņas, mēs prezidenta pārunājam, tur ir divi varianti. Vai tu viņu neturpini, vai viņu uzlabo. Es domāju, ka mums visu interesēs viņu ir uzlabot. Paņemam Ukrainas piemēru, ieliekam viņu dzīvē, un jābūt ir cilvēkam, kas ir spējīgs horizontāli šo, un arī te nedrīkst būt šī nevajadzīgā greizsirdība, ka mēs te tev neņemsim vērā. Mūsu visu interesēs ir, ka šāds centrs strādā. Tā ir skaitā, ka viņš ir spējīgs arī nokomunicēt līdz sabiedrībai, integrēt arī privāto sektoru un ka privātam sektoram ir uzlikts par pienākumu arī reaģēt. Tas piemērs, kur likumdošanā būtu jāveic izmaiņas, ja uzvar degvielas uzpildes stacijas apgādi valsts konkursā, es domāju, pilnīgi loģiski, pretī proporcija ir, ka krīzes apstākļos viņi ir spējīgi strādāt. Ka ir šī iespēja pašiem viņiem nodrošināt sev elektrību un nepārtrautīgi. Vēl viena lieta. Visur nevar valsts atbildēt. Tas, ko Ukrainā arī mēs ļoti labi redzam. Valsts, katrs indivīds, mēs, katrs, arī es pie sevis padomāju, Andri, vai tu biji gatavs šī te? Es atbildētu, nē. Es arī nebiju gatavs. Es nezinu, vai man stāv nolikts radio ar baterijām, kuras ir derīgas un es dzirdēšu. Problēma bija cita. Kad es ieslēgtu to radio un klausītos mūziku, nevis klausītos tā mirkļa ziņas, apgādu, kurā slimnīca strādā, kur nestrādā, ir kur ceļi pārauti, nav pārauti, kad būs elektrība, cik ir pieslēgums, kur pārtika dabūt, kur nevar dabūt, kur degviela pieejama. Tas bija tas, kas bija jādara. Tātad tur nenostrādāja. Es domāju, plānā bija sarakstīts visas lietas, bet nākošais etaps nenostrādāja. Ja cilvēks var pateikt, atvainojiet, man nebija telefons sasniedzamība, tad tālāk apstājās radio, tālāk nav rīcība. Tas arī nav kārtībā. Ja es tā kā premjeras atbildētu, es nevarēju pacelt, man nestrādāja telefons, tāpēc valsts nevar apstāties, ir tālākais posms. Jābūt ir, ja tālākais nenostrādā, kāds ir tālākais vēl nākošais posms. Es domāju, šeit laba mācība, labi, ka ir silts laiks, bet mums ir nekavēties jābūt gataviem. Jā. Es tiešām, kā es minēju, ievadā nodevu tādu ļoti pa punktiem faktiski neizvērstu priekšlikumu sarakstu. Kā mēs arī vienojāmies ar ministru prezidentu šajā rīcības sēdē, ko viņš sasauks valdības formātā, ne tikai šie priekšlikumi, tie ir tā, kā es tos saskatīju, vēl vairāk. Cilvēki redz tās lietas, katrs no sava leņķa, un tas ir svarīgi, ka mēs to ņemam vērā, ka tos attiecīgi izanalizē, ka tiek pieņemti lēmumi. Mēs regulāri tiekamies ar ministru prezidentu. Tas būs pirmais formāts, kurā es sakošu un pārunāšu šo jautājumiem līdzi. Es tiekos arī ar nozaru ministriem. Tas ir vēl viena lieta. Būs kaut kādas lietas, kuras mēs uzklausīsim arī Nacionālās drošības padomes sēdē, jo faktiski šīs krīzes novēršanas sekas lielā mērā ir arī labs materiāls, lai runātu par plašāku drošības kontekstu. Es šobrīd nesteigtos. Pagaidām es neredzu jēgu iesniegt likuma grozījumus. Es domāju, ka ministru kabinets pietiekami operatīvi rīkosies. Ja kaut kur es redzēšu, ka ir varbūt kaut kādas iekšējas diskusijas vai kaut kas nevirzās uz priekšu, šis instruments arī, protams, prezidentam ir,
bet es domāju, ka šobrīd redzot apņēmību no ministru kabineta strādāt strauji, strādāt rezultatīvi, man nav pamata šobrīd kaut kādā veidā konkurēt. Valsts prezidenta institūcijas galvenais uzdevums ir sadarboties un atbalstīt parlamentu, izpildvaru, tiesu varu, maksimāli palīdzēt, nevis radīt vēl kādu paralēlo realitāti. Bet šajā gadījumā Vētras sekas ir tik svaigi atmiņā, ka es domāju, ka un arī vēlēšanas ir tik tuvu, ka interese mūsu valsts varai tikt galā ar šīm lietām ir pietiekami strauji. Tas ir tas, ko es varētu šobrīd atbildēt uz šo jautājumu. Un, kas ir svarīgi, ir jau viens priekšlikums Saeimā. Es jau esmu 3 reizes teicis, atkārtošu vēlreiz, aizsargjos likums. Tas jau tur ir. Un es ļoti, ļoti gribētu aicināt to pieņemt ātri. Man ir vēl viens jautājums Kulbera kungam par CSDD. Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Ziemeļs šorīt televīzijā izteicās par to, ka šajā kiberincidentā cietušajiem iedzīvotājiem ir tiesības principā prasīt arī kompensāciju. Varbūt jūs kā premjers rosināsiet, lai CSDD nāk ar šāda veida atvainošanos iedzīvotājiem un, es nezinu, piedāvā viņiem kādu pakalpojumu bez maksas vai kaut kādu tādu veidu kompensāciju. Paldies! Katrs no mums ir cietējis. Katrs, es, prezidenta kungs, visi, kam ir kaut kāds transporta līdzeklis, ir cietējuši šī gadījumā. Vai tas ir valsts interesēs šobrīd prasīt kompensāciju? Domāju, ka nē. Bet ir jāveic, un CSDD jāveic visas darbības, ko mēs arī lūdzām veikt. Informēt katru cilvēku par to, kas ir skarts viņam personīgi. Tas ir jāizdara obligāti. CSDD ir jānāk ar risinājumu, un šeit es saskatu pareizāku, ne gluži kompensāciju, bet šī gadījumā ir jādod iespēja cilvēkiem mainīt šīs numurzīmes. Jo tas ir tas jautājums. Numurzīmes informācija ir noplūdusi, un mainīt šīs pret citām, es domāju, tas būtu tikai cilvēcīgi un pašsaprotami, ka tas būtu iespējams šādā veidā izdarīt. Domāju, ka tas ir pareizākais solis. Lai novērstu šo datu spēju būt izmantotiem pēc tam. Bet es nevaru neko norādīt kapitāla sabiedrībai. Tas nav manās tiesībās, bet es varu noteikti aicināt to darīt. Un, es domāju, tas būtu pareizākais solis, ka mēs tiem cilvēkiem, kam tas liekas apdraudoši un svarīgi, ka mēs dodam šo iespēju mainīt bez maksas šos numurus. Es neatbildēju uz otro jautājumu, tad es atvainojos par krīzes vadības centru. Pavisam īsi, mums bija tiešām, tā kā ministrs prezidents teica, krīzes vadības centrs likumā ir ar lielu pienākumu un savā ziņā arī pilnvaru apjomu. Bet krīzes vadības centrs ir apstājies nedaudz savā pusceļā viņu veidojot. Tas ir resursu jautājums, tas ir tehnoloģija jautājums, tas ir cilvēku jautājums. Un es domāju, ka šis ir tas gadījums, kur tiešām būtu vērts pārņemot arī Ukrainas pieredzi, pārņemot mūsu pašu pieredzi, tomēr viņu pilnveidot un uzlabot. Un otra lieta. Ministrs prezidents 2 reizes pateica, es tiešām to pateicu sarunā, es arī tomēr gribu pateikt paldies Līgai Kurevskai. Es esmu dzirdējis savu vizīšu laikā. Pats neesmu ar viņu pārāk runājis, bet arī no tās sadarbības, kas ir manai kancelē, maniem padomniekiem šajā krīzes laikā, lielu paldies. Mums ir cilvēki, kurus vajag izcelt. Mums vajag izcelt tos sadalas tīklu un augstsprieguma tīklu, gan dispečerus, gan montierus, cilvēkus, kas strādā jau tik ilgi un darbojās. Mums ir labie stāsti, un mums ir stāsti, kurus vajag uzlabot. Leposimies ar tiem, kas labi strādā, un visi kopā mēģināsim uzlabot darbu visās citās iestādēs. Ļoti daudz, kas ir darāms. Es ātri gribēju pieminēt tieši par šo. Mēs pat daudz par negatīvām lietām runājam. Bet es biju Ukrainā un kopā ar Lietuvas prezidentu un arī Igaunijas prezidentu. Un es redzēju, ka Lietuvā bija tieši tāda pati situācija kā mums. Mums bija 284,000 mājsaimniecības bez elektrības, Lietuvā bija 261,000, bet pirmdienā mūsu eksperti, un paldies viņiem, viņi jau bija sasnieguši līmeni 80,000, Lietuvā bija tikai 110,000, un šodien no rīta jau ir praktiski minimizēts līdz pašam minimumam. Ar to es gribu teikt, ka
tie 2000 gadiem, tie cilvēki, kas brauc pa nakti, skrūvēja, remontēja, darīja, kur mēs varbūt neesam paveikuši mājas darbus saistībā ar kokiem, kas pa tuvi līnijām. Tas mums būtu jāveic izmaiņas, bet tie cilvēki, kas mums risināja krīzē un veltīja savu laiku, un tā kā viņiem ir jāpasakās, un nevienmēr vajag teikt, ka mēs esam ar ko slikti. Lietuvieši netika tik labi galā kā mūsēji. Savukārt Igaunijas prezidents vispār nezināja, par ko mēs runājam, jo viņiem neko nenogāza, un viņi nāca, paldies viņiem, viņi nāca palīgi ar 20 saviem ekspertiem sūtīja pie mums, un mēs darīsim tieši to pašu, ja viņiem notiks šāda problēma. Paldies. Prezident kungs, jūs minējāt, ka jūs nevarat komentēt CIP direktora vizīti, bet zinām, ka pēdējā CIP vizīte Maskavā bija pirms iebrukuma Ukrainā. Saprotam, it īpaši šobrīd redzot, ka vienkārši elektrības pārāvums izslēdz no sakariem pusi Latvijas, jo pašvaldībās nav Starlink vai kaut kādu citu alternatīvo sakaru līdzekļu. Tāpat tās no Latgales nevar veikt dīzeļvilcienu pārvadājumus. Jautājums ir, kas notiek? Vai Latvijas sabiedrībai šobrīd ir jāsatrauc par to, kāda ir situācija un kas varētu notikt tuvākajā laikā? Kādā kontekstā? CIP direktora vizīte Maskavā. Es domāju, jūs salikāt šobrīd divas tomēr diezgan dažādas lietas. Kā es teicu, attiecībā uz mūsu sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu partneriem mēs cieši sadarbojamies savstarpēji, apmainamies ar informāciju, un ja būs kaut kādas tādas ziņas, kuras būs jānodod Latvijas vai pasaules sabiedrībai, tad par tām mēs runāsim tieši tāpat, kā tika runāts pirms, jau jāsaka, gandrīz 5 gadiem, ja mēs sareiķinām. Bet kas attiecās uz šo konkrēto vizīti, visu, kas attiecās uz sarunām vai tām aktivitātēm, un tas ir tikai korekti. Informāciju un komentārus sniegs Amerikas Savienoto Valstu puses. Tas ir viens no pamatprincipiem savstarpējas sadarbības un uzticības gaisotnē. Tā kā šo noliksim, es domāju, tātad kā vienu jautājumu, kas attiecās uz otru jautājumu, kas tomēr tiešām ir ļoti leģitīms. Vai cilvēkiem ir jāsatraucās par to, cik gatava ir valsts, teiksim, dažādu veidu krīzēm. Es domāju, ka mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz lietas, kur mums visiem, faktiski no šīs Rīgas pils, līdz pat cilvēkiem, kas dzīvo gan pilsētās, gan ciemos, gan laukos, ir jāmaina nedaudz varbūt tā realitātes uztvere. Tā realitāte mums ir tāda, ka mēs gatavojamies un pastāvīgi cenšamies notvert to potenciālo dažādu veidu apdraudējumu, kas mums ir. Ir lietas, par kurām mēs esam runājuši, sabotāžas, diversijas un vispārējais, tur strādā drošības iestādes. Tur jūs redzat diezgan daudz no tām lietām, kas tiek atklātas un nodotas tiesās. Tas ir viens. Mūsu iestāžu gatavība, mēs redzējām savas stiprās puses, un mēs redzējām daudz vājās puses. Jānovērš tās lietas ir visiem. Mums, manuprāt, jāsāk ar to, ka ir bijis pieņēmums, un pati valsts pie tā ir vainīga. Valsts amatpersonas pie tā ir vainīgas, ka ja kaut kas notiks, valsts nodrošinās pilnīgi visu un parūpēsies par visu. Reālā dzīve, Ukrainas pieredze parāda, ka ir noteikts lietas, par kurām valsts parūpēsies, bet ir noteikts lietas, kur ir jābūt paša gatavībai. Es kaut kur redzu, ka mūsos iekšienē ir tāda iekšēja mentalitāšu cīņa. Mums tradicionālais viencētnieka sindroms, es zinu labāk, ja pretīm tādam zināmam padomju uzspiestiem kolhoznieku sindromam, kāds viss izdarīs manā vietā. Tas ir visgrūtāk, ko pamainīt. Es vakar runāju ar Ragaiņu kungu Jēkabpils novada domas priekšsēdētāju diezgan ilgi. Viņš man izstāstīja, kā tas izskatījās, ka 24 stundas viņi bija absolūti autonomi. Viņi nevarēja paļauties, jo nebija sakara, uz ko viņi sāka strādāt paši. Un viena lieta to uztaisa algoritmu plānu, bet izrādās tas, vai cits cilvēks vienkārši ir izkrits. Slavenais Latvijas radio gadījums. Es negribu nevienu kritizēt. Es nezinu, bija tur kādi algoritmi, tas ir jāizvērtē viņiem pašiem, bet pēkšņi viens cilvēks izkrīt un kaut kas sāk štoterēt. Lūk, tādām lietām jābūt gataviem. Bet es šobrīd nesaistītu šīs divas lietas absolūti nekādā veidā. Un es gribētu teikt, ka mana pārliecība
par mūsu sabiedroto atbalstu, tiešu atbalstu. Šajās dienās nav mazāk un nebūs mazāk par to, kāda tā ir bijusi arī pirms 5 gadiem. Šajā ziņā man nekā satraucoša šodien teikt nav, bet situācija vienmēr ir tik dinamiska, mēs redzam, kā fronte attīstās, ka jūsu jautājums, tāpat kā jebkura jūsu kolēģi, tāpat kā cilvēku jautājums, cik droši pēc nedēļas, pēc 5 nedēļām būs ļoti leģitīms, un mums uz tiem ir jāspēj atbildēt. Un es arī labi zinu no Ukrainas pieredzes, ka ir tajā brīdī, kad ir ko teikt, tas ir jāpasaka uzreiz, bet es arī esmu pret to, ka mēs vienkārši dzenam nepamatot vilni. Valsts prezidentam, ministru prezidentam, ministriem tā nav pati vienkāršākā dzīves situācija, kā atrast to līdzsvaru. Un es gribu teikt visiem paldies par jautājumiem, slēgt šo preses konferenci un novēlēt arī ministru prezidentam. Tiešām viņam ir daudz darba, arī labu dienu. Citādi mums jau tas ir mazliet ievilcies.